Kārlim 29, Mārtiņam 25 un Jākabam 15. Jā, ir. Jeb 30 bija. Nē, 29. Nu, veci man jau tie dēli. Sveiki, mani sauc Kaspars Zemītis. Man ir 3 dēli. Vecākajam Kārlim ir 29 gadi, vidējais Mārtiņš Matīs 25 gadu vecs un jaunākais Jākabs 19. Visi pārdzīvojumi par puikām lielāki nekā pašam, kad eju uz skatuves. Nu, pārtraukt kautiņus. Būt godīgam un vīrišķīgam, kas nozīmē parūpēties par saviem mīļajiem. Es domāju, ka katra tētis ir ideālais tētis. Laikam jau spēt vienkārši mīlēt un mīlestību parādīt darbībā. Tie ir tik nelieli mirkļi, kad mēs satiekamies, un tad mēs parasti mēģinām kaut ko vai nu izdarīt, vai pamuzicēt. Tas ir vēl labāk, jo es viņus aicinu pie sevis ķipa uz tusiņu, bet vienmēr kaut kas arī jāizdara pie mājas. Tādu padomu, kādu man deva aktieris Pēters Liepiņš, ka es biju pavisam jauns tēvs, un es teicu, man bail, vai es būšu labs tētis. Viņš teica, Kaspar, tu jau tagad esi labākais variants, kāds viņam var būt. Vienkārši esi, kāds tu esi, un mīli un rūpējies. Vecos laikos skatījās Money Heist. Es no viņiem visu laiku kaut ko no Netflix ķēru. Multene, Nemo bija kādam, Karali Lauvu, kāds no puikām. Iedomājieties, cik tas bija sen, bija Piemidzis. Kas vēl varētu būt tāds, kas nāk prātā? Mārtiņa koncerta filma par grupu Sudden Lights, kuras režisors ir vecākais dēls Kārlis. Mums visu laiku ir jautri. Es nezinu, vai es varu izdalīt kādu smieklīgu epizodi. Man nav. Mēs smejamies visu laiku. Nu, mēs sarunājamies, mēs mēģinam ar sieviņu atbalstīt puikas, ja viņi runā par savām problēmām, bet viņi cenšas būt vīrišķīgi un saka, ka viņi tiekot labi paši galā. Mani bērni man ir iemācījuši, ka dzīve ir jādzīvo. Man ir licies, ka baigi ir jāšancē un jāstrādā, bet ir jāiemācās tā kopā būšana un, es teiktu, arī dzīves baudīšana, un to man māca mani puikas. Saka, netrako vecīt, pasvinēsim. Šis ir labi, davai. Labi, lai iet. Šis ir labi. Es ņemšu šito, kas uz mani skatās. Tas ir vecākais vai jaunākais? Nu, labi, mēģinam. Tā. Zvanām Kārlītim. Lai viņš var runāt. Nu tā ir, izaudzina, un viņš pat klausuli nevar pacelt. Ejam tāpat no šīs. Šis ir jaunākais. Tas ir jaunākais. Viņam ir otrs vārds, Jākabs Roberts. Nu, Robertos tas ir izdevīgi. Iedomājies, nu? Jā. Jēčukiņi, klausies. Man šobrīd ir televīzijas sižets. Es tikko par jums, par saviem dēliem stāstīju, un jums jāparunā. Tev vispār ir laiks runāt? Nu, tagad nē. Tev minūte ir? Labi, minūte var. Jā.
Pirmais, kas nāk prātā. Bērni. Labi. Otrais. Disciplīna. Atbildība. Smieklīgs. Ādam. Labi. Izturību. Jā, vecīt, labi, ejam. Mana? Jā. Shutter Island. Daudz tādi ir bijuši. Es nevaru teikt atminēties kā vienu specifisku. Runā ar mani, komunicē. Pacietību. Sveiciens tēva dienā, tēti. Paldies tev, večukiņ. Mēs tikām galā. Labi. Mīļie tēvi, mīļie tēti. Tik daudz tiek uzmanības mammām, bet neaizmirstiet. Tēti ir stipras ģimenes pamats kopā ar mammām, tāpēc turamies, esam pa bērniem, galvenais, lai dzimst tie bērni. Mēs tiksim ar visu galā, bet būt tētim ir kolosāli. Lai forši!